Strauji popularitāti iegūst vēl viens veids, kā tiek zākti lietotāju dati. Tie ir ļaundabīgi pārlūku spraudņi. Es jums nodemonstrēšu, kā tas strādā. Šeit esmu uzrakstījis ļaundabīgi pārlūku spraudni, kurš uz katru pogu spiedienu nosūtīs šo pogu uz manu serveri. Tagad es to uzinstalēšu pārlūkā. Un es to esmu nosaucis par reklāmu bloķētāju. Nekā aizdomīgi. Tagad tas ir uzinstalēts sev uz Facebook. Ievadām savu e-pastu un paroli. Atveram pārlūku. Un šeit var redzēt, kas tika atsūtīts uz manu serveri. elvis@gmail.com tab parole. Bet kā saprast, vai spraudnis tev neizspiego? Tad, kad tu instalē spraudni, pievērs uzmanību, kādas tiesības tas prasa. Lūk, populārākais reklāmas bloķētājs spraudnis. Atveram to, mēģinam uzinstalēt un skatāmies. Tas var lasīt visu informāciju no pilnīgi visām lapām. Tas nozīmē arī tavas ievadītās paroles un visu pārējo. Nesen kādā pētījumā tika atklāts, ka Chrome spraudņu veikalā ir vismaz 30 ļaundabīgi spraudņi, no kuriem 20 zog datus, bet visticamāk to ir daudz vairāk. Es, protams, neapgalvoju, ka šis spraudnis zog tavus datus, bet es varētu to darīt. Tāpēc es uzmanīgs, kādas spraudņus tu instalē. Noteikti lieto 2-faktoru autentifikāciju. Par šiem un dažādiem citiem veidiem, kā tiek zakti cilvēku dati, es stāstīšu rīt, 14. oktobrī, Radio Star FM raidījumā Krāpnieku kods. Tiekamies 9 no rīta. Un es ceru, ka tu kaut ko iemācies.